rokām nedrīkstētu palikt neviens mikrobs. Un pilnēr āda nav plāna plēvīta. Nu, ja te jūs ļoti uzmanīgi, un visi jūs mazliet uzmanīgi, lai jūs kaut kur nepieiet klāt. Te jūs netiekat, jums vajadzētu par to pusies, jā. Ja šite kaut kur nav. Nu, slimnīcā es atapos tā, ka gāju pa ielu pagājušo gadu kāds 5 reizes un pēkšņi es atslēdzos. Nokritāt, jā? Nokrītu, jā, slīdu lejā no galvas līdz kājām. Un šogad arī janvārī, nu tad pie ģimenes ārsta un nosūtīja manas izmeklēšanā. Un tā es tiku līdz eho pārbaudei, kura konstatēja, ka ir tā saucamā miksome. Tad vēlreiz pārbaudīju, vai tiešām viņa atbilstoši, jo laikam tas ir tomēr ķermenis, tas ir veidojums iekš sirdi. Nu, un līdz ar to tad, nu, šeit es atrodos. Un profesors Lācis jūs operēja? Profesors Lācis operēja, brīnišķīgs profesors ar zelta rokām, un lai visiem būtu, lai viņam Dievs dod veselību. Bet cilvēki ilgi stāv rindā, lai izdarītu sirds operāciju. Jums bija pēkšņi. Bet kā būtu, ja jums būtu ilgi jāgaida sirds operācija? Nu, droši vien tad būtu ļoti slikti, jo to laikam cilvēks arī tā aiziet. Man ļoti nepatīk nosaukums rinda. Tas asociējas ar manu jaunību, kad rindā stāvēja pēc sardalēm un doktordesas un toaletes papīra. Man gribētos teikt, ka tie ir tie cilvēki, kuri ir apzināti, kuriem būtu nepieciešama mūsu palīdzība. Valsts finansējums ir krietni par mazu. Uz patreizējo brīdi man rindā, atkal es saku rinda, apmēram pār pa 300 cilvēkiem. Situācija ir dramatiska. Es kā emocionāls cilvēks, man ir ļoti grūti, es tos cilvēkus saprotu. Un ja tas būtu mans radinieks, kā profesors parasti saka, un ja tas būtu jūsu opīts, ko jūs darītu? Nu, iet un meklēt kaut kādus apkārtceļus, jo tie cilvēki ir tiešām slimi. Tie izmeklējumi ir graujoši. Un vēl ir tā izvēle, ko tad operēt? 20-gadīgi jaunieti vai 80-gadīgi? Jā, tieši tā. Slimnieki kļūst ar vien jaunāki. Koronāri asinsvadi ir absolūti slimi 50-60 gadīgiem cilvēkiem. Bet arī 80 un 87 gadīgais grib dzīvot. Un ja viņš tajā apzināto skaitā ir nokļuvis un godīgi arī gaida to savu rindu un pats grib, un radinieki arī grib, jo omīt un opīts lūk ir pietiekami ņiprs vēl, kā es viņam varu pateikt, mēs jūs neoperēsim. Aivars Serguns dzīvo Zemgalē. Viņš ir uzcēlis pirti, viņš var skaldīt malku un būt laimīgs, jo viņam ir 2 dzimšanas dienas. Serguna kungs otrais piedzima 2009. gada 5. maijā, kad viņam veica sirds transplantāciju. Es tātad 10 minūtes noscēldu, eju pasēdēt. Tāpēc, ka slodzi netur, jā? Nē, nu nokūst. Šitie valksnīši, tie ir tievi. Viņi viegli plīst. Bet, ja kāds smagais, tad ir viens, un tad pajājiet apsēsties. Nav tikai. Jūs pirmie teicāt, ka liekties nevar, jums taču te jāliecās. Es neliecos. Es iecētu ciri un paņēmu pagali. Viltīgi. Nu jā. Jāmācās no jauna, jāsaka tā. Bet, teiksim, jums laukos dzīvojot zemi jāroka, viss kaut kas, to jūs varat? Nē, es neroku. Tur jau traktors lielo dārzu. No mazo sievu pa 2 mēs. Nu jā, var viņu tā nodzīdi. Izrakām arī aku. Dzējnieks teikt, ka jums tagad ir jauna un dedzīga sirds, jūs tā arī jūtas dzīves sāks no jauna. Nē, nu kaut kas jādarīt, tā nevar. Jūs esat viens no retajiem cilvēkiem Latvijā, kuram ir transplantēta sirds. Pirms cik gadiem tas bija? 5. maijā palika 3 gadi, 2. dzimšanas diena. Un, kā teica dakteris Putniņš, pēdējā vilcienā, pēdējā vagonā ielēdzu. Valsts finansējumu noņēma, ja nemaldos, pēc tam 2 gadi nebija nevienas operācijas vairāk. Nu, ir dienas, kad vispār jāieklausās šausmīgi sevī. To es nekad tā varbūt nedarīju. Bet, ja tu jūti, ka tev
Nu, negribās strādāt un tā, nu, sliktāk jūties, tad labāk arī neiet nekur. Tāpēc, ka vienmēr kaut kādas sekas ir. Nu, nav tā fiziskā vairāk, tā elpas trūkums, bet nu tā jau. Pēc sejas nepateiksi, domāju, ne? Galīgi nē. Man taču vienmēr to saka. Bet kā tas īstenībā bija gulties uz operāciju galda? Taču bail bija noteikti, vai... Starp citu, man laimējās arī tāpēc, ka viens atteicās. Bailes it nemaz nebija. Kā būs, tā būs? Nē, nu, ja tev pasaka, ka tu pēc, nu, vēl pāris mēnešu vilks, nu, tur nav divu domu. Es nezinu, es aizbraucu uz operāciju, kamēr gaidīju savu pagulēju tur kādu 2 stundas. Man meita aizveda. Un tā tīri psiholoģiski, kā tas ir, ka jums krūtīs tagad cita cilvēka sirds? Nē, tu nejūt. Tas nav tā. Tagad tā ir jūsējā? Nu, es tā domāju. Es jau esmu izgulējis tur tos stradiņus no pirmā stāva līdz tam pašam pēdējiem. Ja nemaldos 2 gadu atpakaļ profesors Lācis bija kaut kādu iekārtu nopircis, ja? Viņa teica, ka viņš izšķērdējis naudu. Es domāju, ka tas cilvēks zina. Ja mūsu bijušam prezidentam gandrīz pa 100 000 mašīnu jāpērk, un tad gan viņi nezina, kur to naudu liek. Viņš nav tas cilvēks, kas būtu kaut ko izdarījis, lai viņam tādu mašīnu dotu. Cilvēks dzīvība tomēr vērtīgāk. Nu, es domāju gan, nu. Mums visiem dzīvē ir dota iespēja mācīties. Vieni šo iespēju izmanto, citi nē. Bet ārstiem ir jāmācās visu mūžu. Viens no profesora Lāča pazīstamākajiem skolniekiem un kolēģiem ir profesors Andrejs Ērglis, kurš pats tagad jau ir skolotājs ar lielo burtu. Mēs abi esam katrs savā universitātē. Latvijas universitātē, viņš ir Stradiņu universitātē, bet man jāsaka, ka profesors Lācis bija mans skolotājs, arī viens no skolotājiem ķirurģijā, tad, kad es mācījos Rīgas medicīnas institūtā. Un tas, es domāju, noteikti palīdz, jo īstenībā tie lielākie skolotāji pēc būtības ir mani skolnieki. Viņi intuitīvi lielākāties ļoti labi jūt, kas ko, nu, es to arī pret sevis ļoti labi atceros, mēs ļoti labi jutām, kurš ir īsti ķirurgs un kurš ir varbūt tikai, nu, vairāk tā kā tas grāmatas lietas izstāst un tā tālāk. Un tādēļ es varu teikt, kā par skolotāju, un arī viņš man ļoti patīk, kā viņš, es to nekad neaizmirsu, viņš arī kā viņš tās mācības arī spēja pasniegt ar humoru, kas ir ļoti svarīgi. Tā kā tas nozīmē, ka vienkārši ir cilvēks, kas arī pārliecināts par sevi, jo viņš var atļauties varbūt drusciņās būt savādāks nekā tā grāmata ir uzrakstīta vai kāda cita lieta. Bet tur arī jābūt lielai drosmei, lai spētu ieviest jaunu un iet pret pastāvošo iekārtu. Nu, vai nu lielai drosmei vai lielai muļķībai, divas lietas, jā, tas, kas kādreiz vienu otru papildina vai arī neizslēdz, jā. Bet, protams, ka tā ir zinām mērā drosme, tā ir tas, ko es gribēju teikt, ka parasti labi, kas ir, ja šī drosme un tiek balstīta uz tām iepriekšējām zināšanām. Diezgan slikti ir, ja tas ir vienkārši tā, nu, viegliprātīga drosme. Tā nav pārāk tāda veicināma. Romāns Lācis ir viens no tiem, kas jau no pašiem 70. gadu sākumiem ar eksperimentālajās jau laboratorijās operējot un faktiski ir to sirds vārsto ķirurģijas pamatlicējs Latvijā. Ārstam un ķirurgam to lielumu nosaka tas, cik ilgi viņš ir bijis tajā un cik tas ir sistemātiski. Un man liekas, profesora Romāna Lāča tā vislielākā lieta, ko mēs varam mācīties, ir tā operēšana katru dienu. Vienalga lietas vai sniegs, vai slims, vai vesels, nu, lielā mērā, vai labi jūtās, vai slikti jūtās. Viņš vienkārši operē un gadiem un operē tos cilvēkus un sniedz viņiem to palīdzību. Un es uzskatu, ka tas ir tas svarīgākais. Un tas nozīmē, tas ir tas, kāpēc par šo ieguldījumu tas ir tāds mūža balva. Ja? Protams, ka labākie profesora Lāča darba liecinieki ir viņa pacienti un kolēģi, bet lielās dokumentu mapes rāda viņa ceļu uz sirds ķirurģijas virsotnēm. Zinātniskie pētījumi, starptautiskas publikācijas, vairāku izgudrojumu patenti, daudzkārtēji profesionāla specializācija Spānijā, Lielbritānijā, Amerikas Savienotajās valstīs, Somijā, Vācijā, Zviedrijā, Lietuvā un Krievijā. Kongresi un konferences visā pasaulē.
Romands Lācis ir pasniedzējis Rīgas Stradiņu universitātē. Viņš ir Rīgas Stradiņu universitātes profesoru padomes priekšsēdētājs un Rīgas Stradiņu universitātes promocijas padomes loceklis. Profesors ir 3 zvaigžņu ordeņa kavalieris un Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors. Tikpat svarīga ir dalība prestižās sabiedriskās un profesionālās organizācijās. Rotārī klubā un 2010. gadā viņš tika uzaicināts par biedru Eiropas Mākslas un zinātnes akadēmijā. Ir profesionāls organizācijas, ar kurām es lepojos. Ja? Kur es lepojos, piemēram, Eiropas Mākslas un zinātnes akadēmijas aktīvs biedrs. Kādu gadu atpakaļ es tiku uzņemts. Tas ir viens. Piemēram, Eiropas kardiotorakālo ķirurgu asociācija. Ļoti prestižs, tā ir profesionāla. STS, Society Thoracic Surgery, Amerikas asociācija, viena no lielākām profesionālām asociācijām. Tas ir droši vien prestižs. Es domāju, ka vispār tas ir gods un prestižs, ka jā, es esmu tur, es esmu biedrs tur, vai viņas man aizsargā? Ja man vajadzētu, varbūt viņas aizsargātu. Ja, teiksim, profesionāli kaut kur, ja kāda pārestība notiek. Bet tādēļ jau tur neiet. Bet brīvo laiku Romands Lācis cenšas pavadīt kopā ar ģimeni, sava tēva mājās Siguldā. Es domāju, ka katram ir savs mājas, savs cietoksnis, kur mēs aizbēgam no viss pārējā, kas mums ir apkārt. Jā, pēc darba nedēļas vajag brīvi, teiksim, justies. Aiztais vārds ciet un skaidrs dzīvžoks, un tu esi mazliet noslēgtā pasaulē. Un it kā netālu no Rīgas, netālu no darba, bet tepat uz vietas. Iesim nogriezt vēl dažas zari, lai mēs dāru svētkus netraucētu. Jūs tagad operējat roku. Tieši tā. Vajadzētu operēt Latvijas veselības aprūpes sistēmā, jo tur tik gluži labi neiet. Veselības aprūpes sistēmā iet diezgan slikti, manuprāt. Kaut gan to, ko mēs zinām, visi, un ko es varu apgalvot, atsevišķas specialitātes ir ārkārtīgi attīstītas. Ļoti augstā līmenī, bet kopā kaut kas buksē. Kopumā es jau domāju, tomēr tā ir, ka viens, kas ir pārāk politizēta, kļūst medicīna. Ir vajadzīgs, kad vai viena partija vai otra partija uzņemās, tas nav labi. Jaunie cilvēki pazūd no šīs arēnas. Tas ir šausmīgi. Mēs zaudējam lēnām, mēs varam pazaudēt lēnām Latviju, ja? Un es domāju tādu apsvērumu, ko tur, teiksim, vienam ekonomistam vai vienam izcilam televīzijas speciālistam vai aktierim, mēs viņam maksāsim tik, cik mēs varam maksāt, teiksim, dažs 100 tūkstoši mēnesi vai ko, un teiksim, ka tas ir daudz, bet tas nav daudz. Lūk tā, ir sabraukuši bērni, atbraukuši, draugi atbraukuši ir, un pasēdēsim, parunāsim, kas, ko un kā, un kā darīt, kā būt. Jānis ar savu kundzi Intu ir, es teikšu tā, gandrīz bērnības draugi. Viņi ir kaut kur tēva draugi, mana tēva draugi. Edgars ar savu kundzi Mārīti, viņi ir ļoti ievērami. Viņa dzīve ir bijuši ievērami, viņš kā paraugs varbūt tas savu dzīvi, bet to viņš varbūt pats var pateikt kādu vārdu. Visi 3 ir mani bērni. Šie visi 3 ir mani bērni. Viens dzīvo vēl 4. bērns, kas ir Oslo. Norvēģijā, bet ir ļoti darba mīloši cilvēciņi. Ilzīt vakardien dežurēja slimnīcā. Šodien viņi ir dārza svētkos, un tad, kad viņi brauks prom, pirmdien viņi gatavojas jau eksāmeniem. Es esmu ļoti, ļoti gandarīts, ka viņi ir izvēlējušies medicīnu. Tas ir kolosāli. Jā. Te būs labi, vai ne? Cik gadus jau jūs esat kopā ar Romandu Lāci? 21. 21, cik tev ir gadi? Tev ir 22. 22. Ar ko viņš jums toreiz pirms 21 gada, 22 gadiem iekrita acīs? Ar ko iekrita acīs? Laikam bija otrādi, es iekrita acīs. Viņš ir cilvēks, uz kuru var paļauties visās lietās. Šodien tas ir novērojams aizvien retāk. Bet tādā ziņā gan man ir paveicies, kad es, varu teikt, kad
mani nenodos un kad var pilnībā paļauties. Kas ir tās 3 lietas, ko tu no sava tēva iemācījusies? Skatīties uz cilvēkiem vispār, jā, pozitīvi, nevērtēt viņus pēc kaut kādām negatīvajām īpašībām. Arī, protams, dažādas dzīves gudrības ir, kas ir pilnīgi visās jomās. Un, jā, 3. ir tiekties pēc saviem mērķiem un sasniegt tos. Kādas ir tās īpašības, kas jums viņā patīk? Kāpēc viņš ir jūsu draugs? Ja cilvēks ir bez lielām ambīcijām, attiecībā uz savstarpējām attiecībām, ir vienmēr izpalīdzīgs un vienmēr ir tās savstarpējās saistības arī darbā, ir tādas vienotru atbalstošas. Un tālāk arī tās ģimenes sadraudzējās, bet principā tā ir vairāk izjūta kā definējuma sajūta. Kur jūs smeļat spēku nogurdinošai darba nedēļai? Es nezinu, tas droši vien ir ģenētiski iekšā. Ja man patīk, tāpēc, ka man patīk tas, ko es daru ikdienā. Es nestrādāju, es ikdienā nestrādāju. Operējot cilvēkus? Es nestrādāju, tas man ir gandarījums, prieks un katru dienu kaut kas jauns ir. Protams, tie mērķi jau ir tādi, viņus var dažādi pateikt, un viņi arī ir augsti mērķi, bet tas nav nogurdinošs darbs. Pat tad, ja šķiet, ka ārprāts, ilgi, stundām ilgi vai kaut kas tam līdzīgs, bet es nenogurstu no tā. Kurorta rehabilitācijas centrs Jaunķemeri piedāvā nedēļas rehabilitācijas programmu imunitātes nostiprināšanai veselības formula. Piedāvājumā iekļauts dzīvošana 2-vietīgā vai 1-vietīgā istabā ētībām, imūnsistēmu stiprinoša diēta, ārstējoša ārsta veselības kontrole, fitoterapija, ajurvēdas speciālista konsultācija, psihologa nodarbība, fizioterapeita vai jogas speciālista nodarbības grupā, kardiotrenažieru zāles apmeklējums, klasiskā masāža, minerālūdens vannas, dūņu aplikācijas, baseina apmeklējums, sāls terapija, fizikālā terapija un cietnieciskā minerālūdens Jaunķemeri kurs. Procedūru klāsts tiek saskaņots pēc ārstējošā ārsta norādījumiem. Rehabilitācijas programma netiek piedāvāta vasaras mēnešos. Laipni gaidīti Jaunķemeros!